Kāpēc tiek mainīti logi dzīvojamās, komerciālās vai sabiedriskās ēkās? Mērķis ir 3 būtisku faktoru uzlabošana – siltumenerģijas ietaupījums, kontrolējama telpas ventilācija un efektīva skaņas izolācija. Tomēr jāatceras, paši logi, lai cik tie būtu kvalitatīvi, nespēs sasniegt uzstādītos mērķus, tāpēc ir jāievēro sekojoši nosacījumi. Logu rāmju profilus un stikla paketes jāizvēlas atbilstoši klimatiskajai zonai un ēkas izvietojumam. Pareizi un kvalitatīvi jāveic veco logu demontāža un jauno logu montāža. Logu aiļu apdare jāsāk ar montāžas kvalitātes pārbaudi un montāžas trūkumu novēršanu, ja tādi ir. Aiļu apdari pēc logu nomaiņas jāveic lietojot atbilstošus apdares materiālus un iestrādes tehnoloģiju. Kad montāžas putas ir sacietējušas, jānogriež liekā putu kārta, lai veidotos atbilstošs leņķis tālākajai apdarei. Hermetizējošās logu lentes ir jāpielīmē un jāieklāj tā, lai materiāls cieši pieguļa loga rāmim, loga ailei un montāžas materiāliem. Atcerieties! Iekštelpām paredzētā hermetizējošā lente darbojas kā tvaika barjera. Tā neļauj iekļūt montāžas šuvē gaisam un mitrumam. Savukārt logu rāmja ārpusē paredzētā hermetizējošā lente ir elpojoša. Tā nodrošina ventilāciju montāžas putām. Pirms tālākās apdares nosedzam loga rāmi tā, lai darba procesā tas netiek nosmērēts. Kā hermetizējošo un līmējošo sastāvu loga lentēm sakret piedāvā 2 komponentu hidroizolāciju. Šķidro un sauso komponentes rūpīgi pārmaisa, līdz tiek iegūta viendabīga plastiska masa. Uz loga ailes plānā kārtā uzklājam hermetizējošo masu. Lentu piespiežam pie loga ailes un uzklājam vēl vienu kārtu. Respektīvi, iestrādājam hermetizējošo lentu hidroizolācijas kārtā. Nākamais solis. Pielīmējam loga pielaiduma profilu loga rāmim. Pēc profila montāžas veicam virsmas līmeņa kontroli un atzīmi apmetuma vēģņa izbūvēja. Piestiprinām veidi. Apmetumu var uzklāt, kad hermetizējošā kārta ir pilnībā nožuvusi, aptuveni pēc 24 stundām. Pie loga pielaiduma profila sakret matu A02 atdalāmās daļas, pielīmējam plēvi loga aizsardzībai pret nosmērēšanos. Loga aili aizpildīsim ar apmetumu sakret LFP. Sausajam maisījumam pievienojam ūdeni, aptuveni 6 litri ūdens uz 20 kg maisījumu. Un maisam, līdz izveidojas viendabīga masa. Biezam apmetuma slānim, virs 5 cm, ir jāveido armējums. Ar atstarpi 15–20 cm ievietojam dībeļnaglas, kuru galvas savienojam ar tērauda stiepli. Papildus iesakām iestrādāt apmetumā arī stikla šķiedras sietu ar blīvumu 340 grami uz kvadrātmetru. Šāds armējums nodrošinās apmesto virsmu pret plaisu rašanos. Nolīdzinām apmetumu ar rīvdēli. Kad apmetums nožuvis, aptuveni pēc 48 stundām, varam noņemt vēģņus un turpināt apdari. Ar smalko cementa apmetumu sakret SFP iestrādājam un noklājam alumīnija stūra profilu un izveidoto apmetuma kārtu. Noņemam loga pielaiduma profila atdalāmo daļu. Ar gatavo špakteli sakret LH izlīdzinām virsmu. Sagatavoto loga aili iesakām krāsot ar kādu no sakret iekšdarbu krāsām. Atkarībā no telpas lietošanas intensitātes un ailes mazgāšanas biežuma izvēlieties krāsu sakret VET, sakret 20, sakret 12 vai sakret 7. Loga ailes ārpusi apstrādājam ar smalko cementa apmetumu sakret SFP.